22. gada optimālā līmeņa valsts eksāmenis 12. klasēm. Dota ģeometriskā progresija, kur katrs nākamais loceklis, sākot ar otro, ir 3 reizes mazāks nekā iepriekšējais. Zināms, ka otrais loceklis ir 6. B2 ir 6. Cik ir B1? Katrs nākamais loceklis ir 3 reizes mazāks. Tad sareizināsim ar trīnieku un uzzināsim, cik ir pirmais. Tad 6 reiz 3 mums ir 18. B1 mums ir 18. Tagad jautājums nākošais. Kāds mums ir dotās progresijas kvocients? Ja smalki uzraksta, tad pirmo locekli sareizinot ar kvocientu, iegūstam otro locekli. Tātad 18 reizinam ar kvocientu un uzzinām, ka tas ir 6. Un cik tad Q ir? 6 dalīts ar 18. Tā ir 1/3. Īsnībā katrs nākamais loceklis ir 3 reizes mazāks, tā ir 1/3. Kvocients ir 1/3. Un tagad nosaka izteiksmes B15 dalīts ar B17 skaitlisko vērtību. Nu, paskatīsimies, kas te mums bija formula lapā. Ja tā paskatās, mums ir jauka formuliņa, Bn ir vienāds ar B1 reiz Qn mīnus 1. Kā mēs viņu varam izmantot? Pārrakstīsim ar sarkanu, lai viņi būtu acu priekšā. Bn ir B1 reiz Q pakāpē n mīnus 1. Ko tas mums nozīmē? Ja mums ir jārēķina B15 dalīts ar B17, B15 mēs rēķināsim B1 reiz Q un 15 mīnus 1 14. pakāpē. Un B1 reiz Q, ja 17. locekli rēķina 16. pakāpē. B1 mums noīsināsies, Q 14. Un 14. pakāpē un Q 16. arī paliks tikai vieninieks pāri, bet saucējā paliks Q kvadrāts. 1 dalīts ar Q kvadrātā. Un ieliekot skaitļus šeit iekšā, sanāk 1 dalīts ar 1/3 kvadrātā, jeb 3 kvadrātā, un šī te attiecība mums ir skaitlis 9. Un attiecīgi tur, kur ir jāpieraksta atbildes kaut kur zemāk, jāpieraksta atbilde 9. Paldies par uzmanību!